mākslinieka dzīve jau nav tikai darbs, kā varbūt tev kā var likties. Bet tā jau ir arī savā ziņā tāda interesanta bohēma. Nu tā, es jau esmu tajā laikā mācījusies, kad bija vēl Latvijas PSR, kā tu saproti, ja? Bet es nejūtos, ka es būtu tajā laikā dzīvojis, jo mēs dzīvojam ārpus laika un telpas. Mēs bijām radoši cilvēki un mums kaut kā mēs pat nejūtām, ka mēs dzīvojam tajā laikā. Jo mums bija pilnīgi cits, tas radošais kaut kā pat aiznests to dzīvi dara gaišāku, vieglāku. Tu vienmēr kaut ko redzi savādāk. Arī satikšanās ar citiem radošiem cilvēkiem. Tu vispār saproti. Arī redz, kas ir tas skaistākais, ka mēs jau arī mākslas vēsturi mācījušies esam, ja? Un, kad tu aizbrauc jebkurā vietā, tu uzreiz skaties citādām acīm, kaut vai pat tā Itālijā. Tu uzreiz redz, tur ir tas mauriskais, mauru stils. Tad tur ir romāniskais, gotiskais. Tu pilnīgi citām acīm skaties, uz jebko. Tu neaizbrauc tikai kā tāds skatītājs, kurš neko nezina. Man patīk gan ziemeļi, gan dienvidi. Un te vairākas reizes man izdevies brauciens uz Norvēģijas ziemeļiem, uz Lofotas salām. Un tur tie zilie toņi un noskaņas, tās ir vienreizējas. Tā kā redzēt, cik tur ir daudz tādi plāni, kādi 4, 5, redz, pirmais plāns, otrais plāns, trešais plāns, 4., 5., 6. Tā kā visi tie zilganie toņi, tas ir vispār, tās noskaņas ir vienreizējas. Šādas apmēram 2 stundu atrašanās vienā vietā un dabas vērošana man bieži ir ļoti nepieciešama. Tas, kamēr citi staigā fotografē mani draugi vai ģimene, kas ir ar mani kopā šajā ceļojumā, tikmēr man ir noteikti jāapstājās. Un jāsaka, apstājies mirkli, tu esi tik skaists. Tad, kad nav varbūt tā iedvesma, tad ir, ko mākslinieks dara. Viņš velk audeklus, gruntē. Tas viss pašam jāmāk ir. Tā kā, par to tumšo laiku, kad nav varbūt tik daudz gaismas, kā vajag, tad mākslinieks dara tehniskos darbus. Un tad domā, varbūt rodas ierosme kādam darbam, viņš skicīts uztais vai ko. Un tad, kad ir labāks garstāvoklis, tad tie lielie darbi top. Ir cilvēkam varbūt ne tik labs garstāvoklis, tu tieši uzglezno ļoti spilgtās krāsās. Tu sev pats iedrošini un uzmundrini. Bet kādreiz, kad ir ļoti košs laiks, tad tu vari atkal kaut ko ļoti maigu un tā. Tā kā ļoti interesanti. Tas nav tā, ka tieši tad, kad slikts garstāvoklis, tad rodās tādi pesimistiski darbi. Tieši otrādi. Māksla ļoti palīdz. Daudz jau ieiet rutīnā, sevišķi jūt, kad sāk tirgumu strādāt. Tad ir tā rutīna. Aha, man tādu darbu pērk, tātad es taisu 10 tādus darbus. Vispār ir tādi mākslinieki, kas noliek strīpiņā attiecīgi vienu formātu darbus un glezno 10. Viņš zina, ka viņam nopirks tādu darbu. Darbs top procesā. Un arī visi tos tehniskie paņēmieni, visu to tu tikai soli pa solim vari. Tu nevari kaut kādu detaļu uztaisīt, kamēr tev tas pārējais darbs nav gatavs. Tā pilnveidošanās arī tā tehniskā un visi tā notiek tikai darba procesā. Ja tu negleznot, teorētiski jau tu zini visu, ja, bet viss jaunos tehniskos paņēmienus tu atrod tikai darba procesā. Es sāku savu radošo darbu. Iedomājies, cik gadus es esmu mācījusies. Es esmu beigusi Jāņa Rozentāla mākslas vidusskolu. Pēc tam 6 gadus mākslas akadēmiju. Un tie visi tie daudzie gadi manī ir atraisījuši tādu nepieciešamību strādāt. Un tā teikt vienalga, kaut arī es esmu strādājis par pedagogu un vadījis zīmēšanas pulciņu un arī dažreiz skolā strādājis.
tad bez radošā darba, bez glezniecības es nevaru dzīvot.